Sveicināti! Ar tevi kopā ir Ingūna Petersone, un mans mērķis ir pastāstīt biznesa plānu, un tieši biznesa plāna finansiālo pusi, kur rodas nauda pie uzņēmuma LR Healthy & Beauty System. Kā jau es minēju, šis uzņēmums ir ļoti prestižs uzņēmums, kurš pats ražo un savu preci realizē internetu veikalā. Internetu veikalā mēs varam iegādāties ikdienas preces, visu, ko mums vajag ikdienai, vairāk kā 3000 preču vienību. Bet šajā biznesa plānā es esmu paņēmusi vienu preču grupu, un tas būs biznesa starts, un šobrīd es izskatīšu marketinga plānā, ja cilvēks sāk sadarbību ar uzņēmumu un iegādājās pirmo starta paku, kurā ir 9 gabali šie te dzeramie alojas veras gēli. 9 gabali alojas veras gēli maksā 169,92 eiro centi. Un tas nozīmē, ka tu, iegādājoties šo paku, esi kļuvis jau kā pilntiesīgs sadarbības partners, un tas ir tavs ieguldījums tavā uzņēmēja darbībā, sadarbībā ar LR Healthy & Beauty System. Nākamais solis tev, protams, kā uzņēmējam interesē, kāda ir tava peļņa, kāpēc man to darīt. Un tava peļņa izskatīsies sekojoša. Šis biznesa modelis piedāvā klasisko mārketinga plānu. Un klasiskais mārketinga plāns izskatās šādi, kad tu, nopērkot šo starta paku, vari, izveidojot savu grupu, no uzņēmuma gūt maksimālo bonusu peļņu bez pārdošanas. Kopējie ienākumi 43,70%. Tas nozīmē no visa grupas pirkuma. Tas būtu maksimālā bonusu piemaksa. Bet paskatīsimies, kas notiek pašā sākumā. Šī ir partneru cena. Uzņēmums pieņem, ka tu vari arī pārdot šo produkciju, un pārdot šo produkciju ar 40% uzcenojumu. Tas nozīmē, ja tu pārdotu, tad tu pelnītu 67,97 eiro centi. Tev kā pircējam mazumtirdzniecības cenā būtu šie 9 gēli 237,89 eiro centi. Bet tas jau ir šis pirmais ieguvums, ka tu pelni jau savā ģimenes budžetā šos 40%. Uzņēmums ir paredzējis, ka viņš naudu netērē reklāmai, ka viņš slēdz šādus neatkarīgus sadarbības līgumus ar cilvēkiem, kas vēlās savā ģimenes budžetā ietaupīt šos 40%, katru mēnesi uzņēmums vēl kādai preču grupai piedāvā papildus 30%. Tas nozīmē, ka mēs varam pat iekonomēt līdz 70% sev ikdienas vajadzībai uz precēm un veidot savu biznesa tīklu. Tīklu no patērētājiem, kuri arī novērtē šo sistēmu, kuri vēlās savā ģimenes budžetā naudu atstāt sev, nevis dot kaut kur kādam uzņēmumam prom. Un tad skatāmies, kur tad veidojās. Šis pirmais mārketinga daļas plāns paredz, ka mēs pelnām līdz 21% papildus no šiem te 40 līdz 70%. Un šī mazā video mērķis ir pastāstīt tieši šo te pirmo daļu līdz 21%. Tālāk jau cilvēks saņem apjomā šos 43,70 un tajos ietilps 3, 10, vēlreiz 3, 1,20, 2,5. Tas ir gada bonus un tie ir diezgan pietiekoši ienākumi, bet šobrīd par to nerunāsim. Mums šobrīd interesē tāds strateģiskais mērķis, kuru mēs mēram atkarībā no tā, cik ātrā laika posmā mēs sasniedzam šo te savu pirmo rezultātu. Un kā mēs varam sekot līdzi tam, kā tad mēs kāpjam pa šīm karjeras kāpnēm. Mums ir gatavs mārketinga plāns. Uzņēmumi, kas strādā pēc parastā biznesa modeļa plāna, viņiem tas skaitās budžeta plāns vai finanšu plāns. Mums ir mārketinga plāns, kurā mēs rēķinām, kādu peļņu mēs vēlamies gūt. Lai mēs peļņu varētu gūt,
šī te apjoma iepirkumi tiek uzskaitīti ar apzīmējumu PV. Tas ir tātad šo punktu vērtība. Un GV savukārt skaidrojums ir skaidra nauda bez pievienotās vērtības nodokļa. Un klasiskajā mārketinga plāna pirmajā daļā, kā es teicu, tas ir sākot no 3% līdz 21%. Faktiski normāli cilvēkam nospraužot savus mērķus, ja tas ir tā kā primārais biznes, tad šo te kvalifikāciju 21% vajadzētu sasniegt vienā mēnesī. Jo to ir prakse pierādījusi un tā cilvēki strādā. Ja cilvēks ņem to kā papildus nodarbošanos, tad vienā mēnesī faktiski var sasniegt apmēram līdz 11–14%. Un mēs arī izskatīsim šīs te divas daļas. Un lai jūs saprastu, cik tad ir 2 PV, tas ir 1 GV un tas ir 1 eiro. Tāds būtu šis sākuma skaidrojums, lai jūs tālāk saprastu, par ko es runāju un kur rodās nauda, jo cilvēki saka, tas ir ļoti skaisti, bet tas nav ticami. Tādēļ es pastāstīšu, ka šeit ir patiešām ļoti skaidrs un pārredzams biznesa plāns un biznesa modelis. Kāda izskatās mūsu karjera? Šajā video es parādīšu karjeras pirmo plānu, kā es teicu, līdz 21%. Un tas izskatās sekojoši. Kad cilvēks iestājās, viņš kļūst uzreiz par junior menedžeri un līdz 21% viņš ir organizācijas līderis. Jau pats vārds saka, ka viņš ir līderis. Ko uzņēmums piedāvā? Uzņēmums piedāvā ļoti labu atalgojumu par biznesā ieguldīto darbu, un uzņēmums piedāvā arī darba auto, kas mums katram ir ļoti svarīgi, lai mēs pārvietotos un nokļūtu pie saviem potenciālajiem sadarbības partneriem. Un kā jūs redzat šajā pirmajā daļā, darba auto, atkarībā no tā, kāda automarka jums patīk, ir vai nu Volkswagens, vai arī Audi A1, vai varbūt arī mazais smartiņš. Kas jums patīk, to arī izvēlamies. Kāds ir ienākumu līmenis kāpjot pa karjeras kāpnēm? Līdz 5000 eiro gadā tas ir junior menedžerim, jau menedžerim ir līdz 10 000 eiro gadā, jaunākajam līderim jau 25 000 eiro gadā, un tālāk jūs redzat 35 000 eiro gadā un 45 000 eiro gadā. Un mēs tātad izskatīsim, jo mūsu mērķis ir sasniegt mēneša laikā vai 2 mēnešu laikā šo te karjeras pakāpienu. Mārketinga plāns paredz mums kāpt līdz pat Porsche automašīnai un līdz prezidentam statusam ļoti augstam, bet tā kā es jau esmu iepriekšējos video skaidrojus, uzņēmums ir dibināts tikai 1985. gadā, uzņēmums ir jauns, un šobrīd šīs karjeras kāpnes ir jau sasniegtas, bet zvaigznes vēl nav tik daudz. Jā, šobrīd ir tikai 3 zvaigžņu, 4 zvaigžņu prezidenti, un viņu ienākumi jūs redzat tātad šeit apakšā, kopējie gada ienākumi un tālāk jau neierobežot ienākumi, un Porsche automobīls jau ir viņu īpašumā, tas tiek dāvināts no uzņēmuma. Bet šo mārketinga daļas plānu mēs neskatīsim. Tas ir mūsu strateģiskais mērķis, uz ko katram tiekties. Jo man cilvēki jautā, kāds ir tavs strateģiskais mērķis? Nu, tieši šāds arī šis ir mans strateģiskais mērķis. Uzņēmuma strateģiskais mērķis ir kļūt par vadošo pasaulē, vadošo multilevel mārketinga kompāniju pasaulē, kur pēc iespējas vairāk cilvēki var uzsākt savu neatkarīgo uzņēmēju darbību kopā ar šo uzņēmumu. Un pamat viņa koncepcija, pamat piedāvājums jau ir gan šis interesantais mārketinga plāns izmaksājot bonusus, bet pats interesantākais ir, kad uzņēmums atšķirās no visiem pārējiem ne tikai ar produkta kvalitāti, bet ar auto bonusiem. Tāpēc man ļoti daudzi jautā, atverot manu mājaslapu, kādēļ tavā mājaslapā ir tik daudz automobīļu.
Tādēļ, ka Delaware Health & Beauty System ir vienīgais uzņēmums, kurš ir ierakstīts Guinness rekordu grāmatā ar Volkswagen Polo izsniegto automobīļu skaitu. No šiem Volkswagen Polo automobīļiem tika izveidots uzņēmuma logo, un tieši tāpēc arī viņš iegāja šajā Guinness rekordu grāmatā. Paņemot pēc statistikas pagājušā gadā vien Vācijā, jo es esmu pie Vācijas tirgus un es varu runāt vairāk tikai par Vācijas tirgu, tika izsniegti 850 Volkswagen Polo auto, 261 Audi A1 auto, 40 Smarti. Un tāpat tika izsniegti 120 Mercedes auto, Mercedes mums ir dažādu klašu auto, un tika izsniegti atkal arī 3 jauni Porsche auto. Tas ir tikai par 2012. gadu, jo Porsche auto jau ir pietiekoši arī liels skaits izsniegts mūsu neatkarīgajiem sadarbības partneriem, kas strādā ar šo uzņēmumu. Paskatīsimies, lai nebūtu tā, ka cilvēki saka, tās ir tukšas runas, grūti ticēt, kā mēs ejam pa šīm karjeras kāpnēm. Un kā es minēju, mūsu starts pie uzņēmuma maksimālā variantā es kā grupas vadītājs esmu pareitinājis, kas būtu izdevīgāk, lai ātrāk mēs varētu redzēt taustāmus rezultātus. Tas ir alojas veras gēli, 9 gabali, tā ir oriģināla recepte, patentēta, un šeit šis ir ļoti augsts kvalitātes certifikāts. Tā ir tā atšķirība, ko man cilvēki prasa, ar ko viņš atšķirās no daudziem citiem, ar ražošanas tehnoloģiju un ar rezultātu, ko jūs varat iegūt savā veselības jomā. Tas būtu tā, kad mēs nopērkam tātad šos te 169,92 eiro savai veselībai. Pretējā gadījumā parastā biznesā mēs ieguldam, lai varētu tirgot, bet šajā gadījumā mēs skatīsimies, ko mēs iegūstam paši. Mums ir galvenais iegūt veselību, brīvu laiku un arī finansiālo neatkarību. Tie ir tādi 3 mūsu postulāti, uz ko mēs ejam. Un iegādājoties šo te starta paku, mēs iegūstam 521 punktu. Es jau iepriekš skaidroju, tātad te esat jūs, te arī biju es, un te esmu pati katru mēnesi. Un katru mēnesi es skatos, kāds ir mans pārdošanas apjoms. Ko es dodu? Ko es pārdodu? Es pārdodu informāciju, es veicu pats sev pirkumu, un pats sev es veicu pirkumu no ļoti augstas kvalitātes produktiem. Un lai jūs būtu jaunākais menedžers, kas iegūst pirmo auto, jums ir jāizpilda sekojoši noteikumi. Šeit tātad jūs pats un grupā vēl 7 cilvēki. 7 cilvēkiem jūs parādīsiet šo video, jo tāpēc, kad jūs pats sākumā vēl skaidrs, ka neesat visu izpētījis, neesat produktu kārtīgi notestējis, kā es jau iepriekšējos video esmu teikusi, mūsu grupa ir ļoti uzticama, jo mēs šiem uzņēmumam esam ļoti uzticīgi. Un tāpēc mēs palīdzam jums. Un kopā jums sanāk 4168 punkti, ja jūs izpildat šos noteikumus. Iesim tālāk, kā tas izskaitās naudas izteiksmē. Naudas izteiksmē tas izskatās sekojoši, ka pa šiem te 7 cilvēkiem pēc mārketinga plāna, šeit jūs redzat pirmo daļu, ko es skaidroju, 250 PV 3%, tas ir, ja cilvēks pērk arī vēl dažas citas pakas, mums ir vairāku paku piedāvājums, bet tad jūs saprotat, ka jums vajag otru tik nevis 7 cilvēkus, bet 14 cilvēkus. Šajā gadījumā, ja jūs nopērkat šo paku, jūs jau esat 6% pats, un tālāk jūs 7 cilvēki arī ir 6%. Un rezultātā no 7 cilvēkiem jūs jau kļūstat šajos 11%, kas ir tā kā pirmā kvalifikācija. Un pirmā kvalifikācija naudas izteiksmē jums atpakaļ nākamā mēneša 15. datumā ienāk kontā 92,41 eiro. Tagad skatāmies tālāk, kas notiek ar jums pašiem. Jūs pats savai veselībai esat investējis 169,92 eiro.
No pārdošanas, kas ir pārdošana? Tā ir šī informācija, ko jūs pastāstījāt sev ļoti tuviem cilvēkiem, vai varbūt arī paziņām, ar kuriem jūs saprotat, kad jūs varētu veidot kopā savu biznesa tīklu vai biznesa komandu. Jūs ieguvāt šos 92,41 eiro. Uzcenojums, ko kompānija jums atļauj uzlikt, ko jūs pelnījāt, ieguvāt jau savā ģimenes budžetā, ir 67,97 eiro. Tas būtu, ja pie šīs summas būtu pielikts uzcenojums, ja kāds cilvēks jums viņu būtu pārdevis. Bet šobrīd šis biznesa plāns runās tikai un vienīgi par to, lai mēs uz cilvēku rēķina nevēlētos iedzīvoties, bet lai mēs viņiem dotu brīvību un iespēju reiz redzēt, kur tad paliek nauda un kā ģimenes budžetu pilnveidot. Un rezultātā par jūsu pašu pirkumu jūs tikāt jau 14%, jo, kā jau es teicu, punktu skaits par šo te alojas veras gēlu jums ir dubultā. Faktiski pats gēls ar šīm 9 pudelēm ir 250, nedaudz vairāk, un uzņēmums dāvina plusā, lai jūs ātrāk varētu sasniegt karjeras kāpnes, jums vēl 250 punktus. Tāpēc es esmu ielikusi tieši šo pirkumu. Un no sava pirkuma, jo jūs kopā ar grupu esat nokļuvuši 14%, jūs dabūjat atpakaļ jau 16,75 eiro. Un tātad jūsu kopējie ieņēmumi ar grupu ir sekojoši 177,13 eiro. Tad paskatāmies vēlreiz lēnām un pārdomājam. Tas taču ir izdevīgi. Ieguldīt savā veselībā šo te naudu. Mēs investējam veselībā, bet zināšanas mēs investējam biznesā. Un šo te video mēs iedodam sev tuviem cilvēkiem, kuriem mēs vēlamies sniegt finansiālo neatkarību. Un rezultātā mūsu peļņa nav liela, jo, ja mēs atņemam, šeit ir tikai daži eiro. Bet tas ir tikai sākums. Ko mēs vēl iegūstam šajā pirmajā stadijā? Pirmajā stadijā plusā mēs automātiski iegūstam, kā es jums rādīju, jaunākais menedžers un atkarībā kādu auto jūs vēlaties. Auto vērtība pirmajā karjeras kāpnē ir 55 eiro. Vai jauns šis ir Audi A1 auto? Kompānija ražo speciāli šos auto, patreiz ir jauns produkts Mindmaster, tāpēc šeit ir šie te logo virsū, ir arī ar aloju veru, vai arī, ja jums patīk strādāt ar rotas lietām, jūs varat dabūt auto arī ar rotas lietu šo te logo virsū. Bet tas ir tikai jaunākajam menedžerim, tas ir pilnīgs sīkums, šos 14% cilvēki parasti, kuri saprot ciparus, sasniedz 3 dienās, jo tas nozīmē 3 dienās šo video izsūtīt sev tuvākiem cilvēkiem, kuri saprot skaitļus un saprot biznesu. Nu, iesim vēlreiz soli pa solim, kā tas izskatās Latvos, jo uzņēmums ir vācu uzņēmums, un mēs patreiz strādājam uz Baltijas tirgus atvēršanu, un tas nozīmē, ka ir vēl papildus izmaksas sūtīt jums uz Latviju un pārvērst vēl ar šo pārvadātāju, ar ko mēs sadarbojamies, to visu Latvos. Un tad skatāmies vēlreiz jūsu kopējos ieguvumus. Jūs ieguldat, investējat savā veselībā 138 latus kopā ar visu piegādi līdz adresē Rīgā. Noliktava Rīgā, kur jūs aizbraucat pakaļ, atrodas ganību Dambī, un tas viss kopā jums maksā 138 lati. Kāpēc vēlreiz šī produkcija, man cilvēki jautā, ir tāda, ka man vajadzētu investēt un man vajadzētu viņu pirkt? Uzņēmums sevi pozicionē kā līderi top numur 1 Vācijā un, kā es teicu, strateģisko mērķi kļūt par līderi pasaulē. Uzņēmums ir viens no lielākajiem un kvalitatīvākajiem alojas veras gēla ražotājiem. Aloju veru ražo 300 ražotāji, tāpēc jums ir jābūt gudram un jāieklausās un iet pēc tam pēc šī video noklausīšanās vēl aptaujājiet aptiekas un veikalus. Mūsu uzņēmumam alojas veras gēliem ir šīs te Frezēniuma institūta certifikāts, kas apliecina ļoti augstu kvalitāti. Tas nozīmē ražošana ar augsto tehnoloģiju, lai produkts maksimāli būtu tūs un līdzīgs
tam, kā tas būtu dabīgi, ja jūs nogrieztu to loju veru no sava puķu poda mājās. Otrs certifikāts apliecina to, kad produkts tiek audzēts bioloģiskajā saimniecībā. Šis vēl nav īsti bioloģiski, bet šeit šādu certifikātu var atrast vienā otrā kompānijā, ko Latvijā pārdod loju veru. Bet vairāk es teiktu, šis ir audzēšanas certifikāts. Bet bioloģiskā saimniecība, kur audzē tieši LR Healthium Beauty System, atrodas Meksikā. Un viņai ir šis bioloģiskās saimniecības certifikāts. Vēl, kas attiecās uz kosmētiku, tad uzņēmumam ir dermatoloģiskais tests, kas arī varbūt nevienmēr ir atrodams pārējās kompānijās. Lūk, tas būtu īsts stāsts par to, ko jūs iegūsiet. Plus auto bonusam, ko jūs varat izņemt naudā vai arī dabūt jau šo te automobīli, jūs saņemsiet arī vienu no šīm pulksteņiem. Ja tu esi sieviete, tad tu izvēlēsies vienu no šiem 2 pulksteņiem, kas ir tā kā uzņēmuma vizītkartē ar LR logo, vai arī vīriešu pulksteņi. Šo pulksteņu vērtība ir 160 latu, jo, ja jūs ejat uz tikšanos, jums vienmēr ir jāzina, lai jūs precīzi ierastos uz viņu un lai jūs precīzi arī no viņas aizietu prom. Un tāpēc pulkstens vienmēr ir kā pirmā vizītkarte, ko cilvēks ievēro uz jūsu rokas. Skatīsimies tālāk. Tas, kad jūs iegūstat atpakaļ naudu par ieguldīto biznesā, viens otrs pasmēsies un teiks, man tas nav vajadzīgs. Bet ko jūs iegūsiet tālāk? Kā es teicu, mēs apskatām marketinga pirmo daļu. Un mums ir svarīgi jūs novest līdz situācijai, kad jūsu kontā, bet pareizs jautājums un labs, ko man uzdeva partners, kurā kontā? Ne Latvijas kontā, jo uzņēmums patreiz nav Latvijā atvērts. Vai nu jums ir iespēja atvērt Vācijā kontu, to es paskaidrošu, kā tas ir izdarāms, vai arī jums ir iespēja naudu saņemt čekā kopā ar paku. Bet tādā gadījumā jums Latvijā ir jānoskaidro, cik katra banka ņem par šīta čeka konvertāciju. Bet izpildot šos te nosacījumus, jūs saņemsiet atpakaļ nākamā mēneša 15. datumā 1616,25 eiro. Šis ir paņemts no mārketinga plāna, jo uzņēmums neparedz tādas sīkas, smalkas izmaksas, un šeit šis mārketinga plāns ir nedaudz varbūt atšķirīgāks no tā, ko es piedāvāju. Bet es gribu parādīt, ka es esmu izreikinājusi to maksimālo vienkāršāko ceļu, kā mēs strādājam, ja mēs visi pērkam šos te alojas veras gēlus. Un šajā te attēlā jūs redzat, jūs esat 21%. Tas ir mārketinga pirmās daļas plāna sasniedzamais rezultāts. Jūs esat nopircis šo te paku, pa ko mēs visu laiku runājam, pa 138 latiem, un jūs esat uzaicinājis pirmajā mēnesī 8 cilvēkus. Jums ir jābūt 8 cilvēkiem, kas ir nopirkuši arī tieši šādu pašu starta paku pie uzņēmuma. Un būsim godīgi, protams, ka nevienmēr cilvēkiem ir laiks, vai cilvēkiem ir vēlēšanās, vai cilvēkiem ir motivācija izsūtīt šo video, ir dažādi varbūt arī citi faktori, kas traucē. Paņemsim, ka 3 cilvēki no jūsu komandas, šīs te 8 cilvēki piereģistrēsies, jo mēs katru mēnesi apmēram 8 cilvēkus no jauna vienmēr piereģistrējam. Kādreiz varbūt arī 5, kādreiz varbūt 3, atkarībā no tā, cik liela grupa izveidojās, jo mēs arī ļoti pamatīgi strādājam un palīdzam grupai. Jo tad, kad jūs iestājaties, jūs 3 mēnešus mums esat kā māceklis. Tas ir biznesa coachings, mēs izdarām visu jūsu vietā. Tas ir es un mans vīrs un arī mani kolēģi Renē brauc no Dānijas uz Latviju un mēs kopā strādājam. Jo mūsu mērķis ir palīdzēt jums iegūt papildus ienākumus vai arī iegūt jaunu uzņēmēju darbību, kas ir ļoti, ļoti vienkārša. Tāds ir mūsu pamatmērķis. Līdz ar to, ja jūs kļūsiet veiksmīgi, arī mēs kļūstam veiksmīgi. Un skatīsimies, kas tad jums jākontrolē. Šie 8 cilvēki ir piereģistrējušies, bet jūs redzat, ka viņi tomēr kaut kādu apsvērumu pēc nespēs izpildīt. Jums mēneša beigās ir jākontrolē, lai jūs sasniegtu 24,000 PB. Un tas nozīmē, kad jums ir jābūt grupā
jūsu cilvēkiem 8, cik uz leju iet, lai jums grupā būtu vismaz 64 cilvēki vai 68 cilvēki. Nu tad iedomājieties, protams, parastā veikalā vai lielveikalā ieiet ne tikai 68 cilvēki. Lielveikals pelna. Bet ne katram cilvēkam ir iespēja uztaisīt lielveikalu, ne katram cilvēkam ir iespēja uztaisīt pat arī parasto veikalu. Tāpēc es šo piedāvāju kā ļoti vieglu biznesa modeli ar maziem ieguldījumiem, bet grūtu tāpēc, ka mums ir jāstrādā ar cilvēkiem, mums ir jāsako līdzi, mums ir jāsūta visi pieteikumi. Ir šeit ko darīt. Darbs ir pietiekoši daudz. Es strādāju pilnā laikā, un man tas paņem visu darba dienu, tāpat kā jebkuram biznesmenim. Nu, lūk, un tad skatāmies, kā tas izskatās sekojoši. Šie 68 cilvēki jums grupas beigās būs savākuši šos te punktus, jo, kā jau es teicu, katra šī te paka dod 500, nedaudz vairāk kā 500 punktus. Un pasakojot līdzi, mēneša beigās noteikti, ja tie nebūs precīzi 1600 eiro, ja, tad varbūt, kā es saku, pārvēršot latos, tie būs 1000 latu. Pie nosacījuma, ja jūs patiesi vēlaties, lai cilvēkiem kaut nedaudz atvieglotu šīs te garās darba stundas, kuras viņi pavada darbā, ja jūs patiesi kaut nedaudz vēlaties ne tikai viņiem vēlēt veselību, bet arī parādīt viņiem šo video, jo mēs katru mēnesi lietojam šos gēlus. Mums neviens viņus nespiež pirkt, bet mēs jūtam, kā veselība uzlabojās, un mēs jūtam, kā arī uzlabojās mūsu finansiālie ienākumi. Un galvenais, ko mēs jūtam, cik mūsu partneri ir pēc tam pateicīgi, kad viņi bija ieklausījušies mūsos, ka viņi bija izmēģinājuši, jo parasti, protams, kad vienmēr cilvēkam liekas, kad ir bail, vai es atradīšu šos cilvēkus. Protams, ka cilvēki daļa atteiks, jo cilvēki strādā ļoti daudz, un viņiem nav laika apstāties un ieklausīties šādā vienkāršā biznesa modelī. Jo šis biznesa modelis ir pērkam kopā. Tikai svarīgi ir, vai komanda, kas jums to piedāvā, deg par jums, un vai viņa vēlās jums patiesi sagādāt šo finansiālu neatkarību. Mēs to vēlamies, un tāpēc šo video mēs sagatavojām kā pirmo mārketinga daļu. Un tālāk jau tu sekosi citām mūsu apmācībām, un šī te ir tā mūsu partneru vai sponsoru apmācība. Protams, ja šo video es devu, tad es esmu Ingūna Petersone, kas strādā kopā ar savu vīru, un mans vīrs ir Arturs Petersons, arī varbūt viņš tev šo video ir sūtījis. Šī ir mūsu partneru lapa, kuru mums ir nodrošinājis uzņēmums, par kuru mums nav jārūpējas, kurā tu vari iegūt visu papildus informāciju, gan par katalogu, kādas preces ir uzņēmumā pieejamas, bet katalogā preces visas ir ar 40% uzcenojumu. Tad pievienojies mums Skype'ā. Skype'u arī tu redzi, man dienā ļoti bieži cilvēki pievienojās, mēs ātri izrunājam un mēs saprotam. Protams, vajadzības gadījumā tu noteikti vari man zvanīt arī par šo telefonu. Jeb, ja šo video tev būs iedevis mans partneris, tad noteikti tu man pievienosi tā partnera vārdu, kurš šo video tev iedeva, jo mums ir ļoti daudz cilvēku un es palīdzu visiem, un tā rezultātā es zināšu, kad es slēdzu līgumu, sūtu kompānijai un mācu, lai es pareizi sakārtotu visus dokumentus. Man bija patiesi prieks būt kopā šajā video ar tevi. Es ceru, ka arī tev bija patiesi prieks iegūt šo informāciju. Teikšu tā, lai mums visiem izdodās. Un uz tikšanos!